Sastopi, izbaudi, ieelpo, sajūti, sasmaržo patausti Latviju laukos. Dabas miers un spēks dos neaizmirstamu atpūtu gan ģimenei, gan klusumu augstošam vientuļniekam. Tikai 150 km no Rīgas uz Liepājas pusi, un ceļš jūs aizvedīs uz Skrundas lauku teritorijas Jaunmuižu. Tas izvīsies cauri mežam, un jūsu skatienam pavērsies brīvdienu māja Gāznieki, bet līdzās tai Kurzemes pērle, upe, Venta. Pagalma ēku ansambli veido vairākas mājas. Brīvdienu mājā ir izvietotas 3 guļamistabas ar 7 pamatgultām, bet ar papildus gultsvietām iespējams nodrošināt vēl 5 viesus. Šajā ēkā ir labiekārtotas higienas telpas, kamīna istaba un pilnībā nokomplektēta virtuve. Viesu rīcībā televizors, satelīts un radio. Iepretim brīvdienu mājai atrodas saimnieka māja. Šeit var izmitināt vēl 9 viesus. Ja Gāzniekos piestāsiet, lai laiku pavadītu makšķerējot, piemērota naktsmītne būs makšķernieku namiņš ar 2 gultas vietām. Līdzās tai ir kūpinātava zivīm. Varbūt lauku klusumā vēlaties nosvinēt kādus svētkus. Neviena netraucēti 35 viesi varēs lustēties banketa namiņā. Lauku sēta nav iedomājama bez lauku pirts. Arī Gāzniekos to varēsiet baudīt un atveldzēties līdzās pirtī esošā dīķī. Kāds romantiskāks pārītis nakti var pārlaist arī pirts augšā. Saviesīgiem pasākumiem te ir izveidota estrāde ar dēļu deju grīdu. Aktīvas atpūtas cienītāji noteikti izmantos laukumus pludmales volejbolam, strītbolam, softbolam un futbolam. Gāzniekiem ir piešķirta Latvijas augstākā vides kvalitātes zīme – zaļais certifikāts. Aptuveni 2 hektāru plašā viensēta ir sakopta, ēkas ir balti sarkanas, krāsotas ar dabīgu krāsu, kas iegūta no māliem. Mājas būvniecībā iespēja robežās ievērotas ekoloģiskās prasības. Līdzās esošie meži ir bagāti sēņu karalienēm, baravikām un ogām. Ventas ūdeņi dos zivis, bet pa koptiem meža ceļiem šo Latvijas dabas rotu varēsiet izbaudīt ar līdzi paņemtiem velosipēdiem. Ja paveiksies, ieraudzīsiet arī melno stārķu līgzdas. Gāznieki ir vēsturiska vieta. Reiz tā ir bijusi ļoti svarīga Kurzemes hercogam Jēkabam. Tā kā te bija stikla kausēšanai nepieciešama tāda dabas bagātība kā no ķīmiskiem piemaisījumiem tīra smilts, tad ap 1650. gadu te radās glāznieki ar stikla cepli. Vācu un franču meistari ierādīja skrundeniekiem galdstikla, logu rūšu, krāsota stikla, spoguļu, kristāla stikla un krēļu ražošanu, kas bija svarīgi izved preci uz Gambiju un Tobago. Savā grāmatā Ventas sakta raksta vēsturnieks Arturs Heniņš. Vēlāk uz Glāznieku zemes izveidojušās 4 zemnieku saimniecības, vienā no tām šobrīd ir brīvdienu māja. Jūs jautāsiet, kādēļ Gāznieki, nevis Glāznieki? Cara laika varai bija grūti iemācīties latviešu valodu, un vietvārdus tāpat kā uzvārdus pārveidoja, lai būtu vieglāk izrunājumi. Tādēļ no šiem laikiem saglabājies variants Gāznieki. Netālu no brīvdienu mājas ir arī interesantas ekskursiju vietas. Tieši pretim pāri upei slejas Lēnu Romas katoļu baznīca, kas celta no 1740. līdz 1750. gadam. Dievnams īpašs ar to, ka tā pagrabā atrodas 2 pēdējo piltenes bīskapa šķirsti. Baznīca ir valsts nozīmes aizsargājamais piemineklis. Dodoties pa Ventu ar laivu, ieraudzīsiet ātrās klintis, kuru ieži atklāja unikālu paleontoloģisku atradumu – 350 miljonu gadu senus Devonas lāņus, kas bagāti ar dzīvo būtņu fosīlijām. Šajos iežos 1991. gadā starptautiska ekspedīcija atrada Ventas stegu. Aptuveni 8 km no Gāzniekiem atrodas Skrunda, kas lepojas ar Pilskalna parku un monumentālu kokā veidotu vēsturisku pieminekli 4 kuršu ķoniņu krēsliem. Skrundas evaņģēliska luterisko baznīcu komunistiskā genocīda piemiņas vagonu muzeju un pirmā Latvijas armijas virspavēlnieka pulkveža Oskara Kalpaka cīņu vietām.
To visu, un vēl, protams, saimnieku Inetes un Helmuta Kalniņu viesmīlību varēsiet baudīt par savu atpūtas vietu, izvēloties brīvdienu māju Gāznieki, Skrundas pusē.